trešā laboratorijas darba, 5. uzdevums. Ko mēs gribam sasniegt? Mēs gribam uztaisīt automātisku atskaiti, ievadot šeit pārdevēju vārdu, piemēram, Jānis. Mēs automātiski ieraugam tās preces, ko Jānis ir pārdevis ar visu daudzumu un tā tālāk. Ja mēs ievadam šeit Jānu, mēs ieraugam visas Jānas preces, kas ir pārdotas. Tātad, kur ir problēma? Kāpēc tas ir sarežģīti? Tāpēc, ka neviena no jums zināmām funkcijām nemāk atlasīt vairāk nekā vienu sakritību. Mēs varam mēģināt izmantot VLOOKUP funkciju, mēs varam mēģināt meklēt Jānu, mēs to varam darīt šajā apgabalā, mēs varam meklēt otro vērtību, tas ir pareizi, tie ir false, jā, lūk, bet vienmēr būs tanks. Ja pat es pavilkšu uz leju, visu laiku būs tanks, jo VLOOKUP vienmēr skatīsies uz pirmo sakritību un tad meklēs, tad radīs to, ko es gribu. Un nekad nespēju saprast, kad varbūt ir kaut kas aiz tā. Tā pati problēma mums ir arī ar indeks funkciju. Ar indeks funkciju, kur mēs paņemam preces koloniņu šādi, un tad izmantojot match, gribam meklēt Jānu šajā stabiņā. F4.0. Ja, atkal tas pats. Ja es nospēdīšu enter, viņš man parādīs tanku, ja es vilkšu uz leju, man tāpat būs tanks, jo šai gadījumā jau match funkcija skatīsies pirmo sakritību un uzreiz apstāsies. Visu laiku teiks, ka ir pirmā rinda un nekad nespēs atrast otro rindu, trešo un tā tālāk. Ja? Un tāpēc tas mums, diemžēl, nelīdz. Bet indeks pats par sevi ir labs, indeks mums atstājam, jo, lūk, ja es zinu, no kurām rindām ir jāņem, tad indeks visu darīs ļoti labi. Lūk, otrā rinda ir arī Jāna, līdz ar to tas ir viņas prece. Tālāk nākamā rinda ir 5. Atkal Jāna, tanks, un mēs arī to varam paņemt. Tad mums ir 6., 7., 8. un tā tālāk. Ja es zinu, no kuras rindas ņemt, indeks visu dara pareizi. Tad mūsu uzdevums ir izdomāt, kā pareizi indeksam pateikt, no kuras rindas ir jāņem. Un tātad to atkal ir jādara ar loģisko funkciju kombinācijām. Tad to, ko mēs jau esam dažreiz redzējuši, ar parastām pārbaudēm. Ja? Tad sāksim ar Jānas piemēru. Lūk, mums ir Jāna. Un pirmais, ko mēs darām, mēs skatāmies, kur Jāna vispār ir. Kurā no rindām Jāna ir. Tāda vienkārši pārbaudi, vai darbinieku šunā ir rakstīts Jāna. Un ja tas tā ir, tad ir true, pretējā gadījumā ir false. Ja? Lūk šādi. Tā mēs uzzinām, kur ir, kur nav. Nākamā svarīga pozīcija ir noteikti rindu. Kurā rindā atrodas katra Jāna? Jo zināt, ka Jāna ir, tas ir labi, bet kur Jāna ir? Ir jāuzina rinda. Un priekš tam mēs lietojam tādu funkciju kā row. Row ir ļoti interesanta funkcija, ļoti vienkārši. Ir jāparāda kaut kāda šūna, tā nav būtiski kāda šūna, var pat mēģināt to pašu šūnu parādīt. F6, un rezultāts ir 6, jo ko dara funkcija row? Funkcija row vienkārši pasaka, kurā rindā atrodas mūsu izvēlētā, šajā gadījumā šeit ievadīta šūna. Ja, un mums vajadzētu mazliet precizēt šo funkciju šādā veidā -5. Kāpēc? Jo es gribu šeit redzēt nevis darba lapas rindas, bet gan šīs tabulas rindas. Ja, un redzam, ka šajā tabulā rinda sākas 6. lapas rindā. Un, lai es to varētu padarīt par tabulas rindām, es daru lūk šādi. 6. lapas rinda -5 tukšas rindas, kuras es nelietoju šeit. Tad šādā veidā tas mums šeit sanāk. Un lūk, es esmu saņēmis rindas pēc kārtas. Ja, nu, un tad tas ir vispār rindas, un jāuzina, kādas rindas mums der. Un mēs to daram ar mums jau pazīstamo paņēmienu, reizinām loģisko pārbaudi ar kādu no mums vēlamiem skaitļiem. Pagājušais tas bija daudzums, šeit ir vienkārši rinda. Un atkal redzam, ka tur, kur ir 0, tas tās rindiņas, kur Jānas nav. Vajag pārbaudīt, ja mēs tīvietosim olgu, tad visur būs 0, izņemot 3. un 4. rindu, bet tur tikai mums ir šīs mūsu vēlamās vērtības. Jāna. Ok, labi.
Tātad, jau tagad mēs varam kaut ko meklēt un mēģināt kaut ko noteikt, prece, tātad izmantojot indeksu funkciju, mēs pasakam, ka jālūk ir preces tabuliņa, un lūk ir tā rinda, kuru es gribu redzēt. Un mēs redzam, ka viņš varēs piemeklēt, bet ar šo paņēmienu mums ir liela problēma tādā ziņā, ka nullis arī kaut ko izvada. Tātad indeks ir tā ieprogrammēts, ka šeit pie raw number var ievadīt nulli. Nulli nozīmē visa tabula. Visa tabula, tāpēc mēs nevaram atšķirt, kur šeit ir tās vērtības, ko esmu atlasījis, un kur ir tās vērtības, kur vienkārši nulles parādījās. Viens no risinājumiem ir mēģināt kaut ko tur spēlēt ar ifiem un tā tālāk, bet otrs ir sekojošais. Nevis reizināt, bet dalīt. Tad mēs dalam rindu ar mūsu loģisko pārbaudi. Sanāk ļoti interesanti. Ja tad ir true, mēs dalam ar viennieku, viss ir forši. Bet, ja es dalu ar false, un tā ir nulīte, es iegūstu kļūdu, division by zero. Tātad dalījums ar nulli, kas ir aizliegts, tā ir kļūda. Nu, Excels mums to parāda. Bet tas arī, lūk, šeit mums uzlabo dzīvi. Mēs redzam, ka kuras ir tās vērtības, ko atrod pēc mūsu pieprasījuma, pēc ienas, un kuras ir liekas vērtības. Jā, ir labāk. Un tagad pēdējais solis, kas mums šeit ir pamēģināt sagrupēt to augošā secībā. Tā kā šeit priekšā ir tikai tās vērtības, kas mums interesē, un tad beigās ir kļūdas. Nevis tā, kā mēs šeit redzam, visur ir kļūdas, un viss ir samaisīts, un nevar saprast, kur kas sākās, kur kas beidzas. Tad atkal ir vienkārši lieta, man vajag šo te stabiņu vienkārši sagrupēt. Augošā secībā, sakot ar viennieku, beidzot ar vislielāko rindas numuru un pārējos divus division by zero samest beigās. Un tas acīm redzami ir, kas saistīts ar small funkciju. Atcīmies, small funkcija mums ir bijusi. Tā ļauj izvadīt datus augošā secībā pēc kārtas, bet ir viena neliela problēma. Ja es pateikšu small funkcijai, ka lūk ir šī tabuliņa un es gribu redzēt šo skaitli pēc kārtas, tad rezultāts būs vienmēr division by zero. Kāpēc? Jo small funkcija pati pēc tevi nevar tikt galā ar šīm kļūdām. Ja viņas ir apgabalā, ko es iezīmēju, tad iegūt pareizo rezultātu ir neiespējami. Tad to var mēģināt apiet, izmantojot if error funkciju. Šādi, ja šeit ir kļūda, tad ir tukšums. Teiksim, šādi, ja. Un tad jāizmanto Ctrl Shift Enter šajā gadījumā. Ja, bet tas nav tas, ko mēs gribam sasniegt. Tad, vēlreiz parādīšu. Man tur bija nelīdz galam vispareizi. Lūk. Neiezīmēt apgabalu iezīmēt nevajag. Mēs šeit izdarām to if error pārbaudi, Ctrl Shift Enter, lūk, tas mūsu viennieciņš un pārbaucam uz leju. Lūk, tātad līdz 12. Un šeit ir nam, tāpēc, ka vairs nav skaitļu. Un small funkcija pasaka, ka skaitļi ir beigušies, un tu prās 8, 9, 10, 11, viņu vairs nav. Piemēram, tas vienkārši nav. Lūk šādi. Vai arī ir otrs paņēmiens, mazliet interesantāks. Šo variantu, ko es šeit parādīju, var lietot cilvēki, kuriem ir 7. office, tiem, kuriem ir 10. un 11. un 13. var pamēģināt funkciju aggregate. Tātad funkcija aggregate. Viņa ir interesantā ar to, ka viņa pat neko nedara pa lielam. Tā apvieno vairākas īpašības. Pirmā īpašība tāda, ka mēs varam aggregate funkciju palūgt darīt daudz ko citu. Lūk, šeit ir saraksts ar tām funkcijām, ar tām darbībām, ko aggregate var veikt. Starp tam ir arī large un small. Ir arī summēšana, saskaitīšana un tā tālāk. Ja? Bet ir small. Kāda ir galvenā atšķirība? Kāpēc es nevaru izmantot vienkārši small? Tāpēc, ka aggregate funkcijai ir otrs parametrs, lūk, viņš ir šeit, pēc semikola. Lūk, un šis parametrs ir papildu opcijas. Jūs varat precizēt kaut kāds papildu iestādījums. Tātad tiem ir ļoti interesanti, varat paskatīties visus, bet lūk, tas, ko mums vajag. Ignore error values. Ar aggregate var pateikt, ka, ja tabula vai iezīmes apgabala satura kļūdas, vienkārši ignorē kļūdas. Mums nav vajadzīgs. Lūk, šādi. Ja? Un tagad paliek pēdējie divi parametri
apgabals un kā, kas ir domāt tieši small funkcijai. Tad mums ir lūk šis te F4 un kartes numurs šeit. Vienkārši spiežam Enter, mums ir gatavs un braucot uz leju. Jā, lūk, pilnīgi tas pats rezultāts, kas bija iepriekš. Arī if error, bet šoreiz ar vienu funkciju bez tur Ctrl Shiftiem un tā tālāk. Lūk, un te mēs iegūstam to pašu vajadzīgās rindas pēc kārtas, un lūk ir nam gadījumos, kad tas, ko es meklēju, vairs neeksistē. Nav tādu cipru ar tādu kartas numuru. Ir tikai 7 cipari, tas mums parādās, šie cipari neeksistē. Ok, tad tagad ir vienkārši indeks funkcijā pareizi jāliek aggregate, nu, un, protams, mēs to visu izdarīsim tā, lai nevajadzētu izmantot šīs papildu tabuliņas. Tātad izvēlēsimies savu darbinieku. Tātad teicam no tabuļa. Lūk, ir darbinieks. Labi, un tagad viņa prece. Super. Tā, sākam. Mums ir indeks funkcija. Indeks funkcijā mēs meklējam preces nosaukumus. Šādi F4. Tagad viņš parāda rindu, un rindu meklēsim ar aggregate funkciju. Ar funkciju aggregate. Tātad mums ir vajadzīga 15. funkcija small. Tātad tālāk mums ir jāpiesaka arī tas, kad mums svarīgi, lai kļūdas tiktu ignorētas. Liekam sešnieku. Šādi. Un tagad šeit mēģinām izveidot šo te der koloniju. Tātad, kā es jau teicu, šo visu papildu aprēķinu mēs mēģināsim kaut kādā veidā aizvērt, vai nebūtu. Tas nozīmē, ka mums šeit ir jāuztaisa tas dalījums, ko mēs redzam, ko mēs šeit atceramies. Ja? Tātad, kā tas izskatās vienā šunā, rinda, atkal, kurā apgabalā es paņēmu tās rindas, ir pilnīgi bezsvarīgi. Galvenais, lai būtu tikpat liels apgabals, tikpat garš kā jūsu meklētās vērtības. Tad rinda -5. Dalīt ar mūsu darbinieki vienāds ar lūk šo vērtību, ko es meklēšu. Tā būs tā vērtība, ko es meklēšu. Lūk šādi. Tā, lūk ir tas dalījums. Varētu pārbaudīt, ja, kad pa pusītē, lūk šeit ir F9, lūk ir visas rindas, 12 rindas, vispārējais tiek noteikts. Šajā daļā man ir 12 true vai false kombinācijas. Lūk, false, 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 true, true un tā tālāk. Nu, skaidrs, ka tukšuma šeit nav, tāpēc viņš nemeklē neko. Te visur ir false, jo tukšuma nav. Labi, Ctrl Z. Un, ja es izdarīšu F9, te es visur iegūstu kļūdu. Division by 0. Ja? Ļoti labi. Nu, un pēdējais, ko jāizdara, ir jāieliek skaitītājs, kā, un to mēs darīsim ar mums jau pazīstamo rows funkciju, un to paņēmienu, ko esam apguvuši pagājušajās nodarbībās. Ja? Tad lūk šādi. Iesaldējam sākumu, aizveram visas iekavas, un mierīgi spiežam Enter. Nevajag spiest Ctrl Shift Enter, kaut gan šeit ir masīvu pārbaudi. Ja, aggregate ir spējīgs tikt galā ar masīviem, tā kā pietiek vienkārši ar Enter, un mums ir kļūda. Mums kā ir kļūda, tāpēc, ka mēs nevaram neko atrast. Ja es ievadīšu Jana, lūk, mums parādās pirmā vērtība. Velkam uz leju, cik daudz gribam. Lūk, tiek atlasītas visas vērtības, un tad, kad mums ir tukšas liekas, kuras nevar aizpildīt, mēs redzam nam. Ja, tad skamies. Lūk, ir Jānis. Te būs vairāk nam, jo man ir tik gara tabliņa. Bet Janim ir vajag tikai 2. Kā mēs to varam labot? If error, protams. If error priekšā, pirms tā visa mūsu garā saraksta, un šeit ir vienkārši 2 pēdiņas. Lūk tā. Aizveram, pavalkam uz leju. Šādi, un viss ir gatavs. Ieliekam ramīt. Viss. Ja es rakstu Olga, viņš man parāda Olgas variantus. Jana ir Janas variants. Un lūk, kā tas darbojās, kad reiz tiek uzmeklēts kāds jauns ieraksts. Nu, tad viss, kas ir jāizdara, šo pašu paņēmienu jāpakopē pa labi, vienkārši mainot indeks adreses. Un tas arī ir viss. Lūk tā.